Šo dziesmu sarakstīja Inese Freija Neimane, kas mums ir tāda sena paziņa, gan man, gan Raimondam, AIS draudzene. Viņa kādreiz ļoti labas dziesmas rakstīja, un vēl es ceru raksta. Jāpajautā, vai viņai nav kāda jauna dziesma. Šobrīd dzīvo Vācijā. Šodien par domām Raimonds runās. Bet tad, kad mēs domājam, mums ir jādomā ar mīlestību. Tad, kad mēs domājam par mīlestību, tad mēs gribam dziedāt. Tavu mīlestību izdziedāt es gribu. Tavu mīlestību izdziedāt es gribu. Kā man saprast, ka tev vienmēr, kā man saprast, ka tev vienmēr manis dēļ tās neietrūkst. Manis dēļ tās neietrūkst. Pat visdziļākajā tumsā, pat vismelnākajos brīžos tava gaismā cauri izlaužās. Pat visdziļākajā tumsā, pat vismelnākajos brīžos tava gaismā cauri izlaužās. Lūdzu sirdī liec man tādu mīlestību. Lūdzu sirdī liec man tādu mīlestību. Lai es saprotu un gribu, lai es saprotu un gribu, tevis dēļ kļūt uzticams. Tevis dēļ kļūt uzticams. Pat visdziļākajā tumsā, pat vismelnākajos brīžos tava mīlestība manī smaida. Pat visdziļākajā tumsā, pat vismelnākajos brīžos tava mīlestība manī smaida. Tavu mīlestību izdziedāt es gribu. Tavu mīlestību izdziedāt es gribu. Kā man saprast, ka tev vienmēr, kā man saprast, ka tev vienmēr manis dēļ tās neietrūkst. Manis dēļ tās neietrūkst. Debes Tēvs, mēs lūdzam, nāc ar savu svēto garu, piepildi mūsu sirdis, mūsu domas, apņem mūs ar tavu mīlestību, jo bez tās nekam nav jēgas. Pat ja mēs varam kalnus pārcelt, pat ja mēs varam ļaut sevi sadedzināt ugunī ar tādu pašaizliedzību, tas nenieka neko nedod. Mēs lūdzam, nāc to ar savu mīlestību, piepildi Raimonda, piepildi mūs. Runā, liec to gan mūsu domās, gan mūsu sirdīs, gan mūsu darbos. Lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Nāc, Raimond. Es viņu atstāju tur. Tu vari atstāt arī tur, jā. Nu tā, šodienas tēma, kad Mariks uzliks man prezentāciju, ir tātad domas. Bībelē ir vairākas raksturvietas, un es bišķiņ arī apskatījos dažādus vārdus, gan senēbrēju valodā, gan grieķu valodā, kas ir abās valodās sarakstīt Bībeli. Vecā derība ir senēbrēju un jaunā derība sengrieķu valodā. Tie vārdi, kas ir latviski ir iztulkoti kā domas, ir dažādi, atšķirīgi, un es nedaudz arī par to runāšu uz priekšu. Bet uzreiz varu pateikt, ka domas iet kopā ar prātu. Visbiežāk ar prātu. Mums ir prāts no Dieva dots, kurā mēs domājam dažādas domas. Un tad skatīsimies, ko mēs ar tām domām varam izdarīt. Tātad pirmā rakstvieta, jūs gribat varat atšķirt, tātad Psalms 139.
139. psalms, 2-6 panti un 23-24. Šī psalma perikopē rakstīts nosaukums Dievs visu zinātājs un visu valdnieks. Jā, Dāvida psalms, tas arī teikts kā psalms, kas skaidro par to, cik Dievs ir visu varens, ka viņš ir visu laiku mums klātesošs, ka mēs nekur nevaram aizmukt no viņa, un tajā skaitā, ko mēs šodien domāsim, ka mēs nevaram aizmukt arī no domās no Dieva. Dievs visas mūsu domas redz. Visas mūsu domas redz. Pilnīgi katru vismazāko domu, ko mēs padomājam, viņš redz. Un zinātnieki ir izpētījuši, ka cilvēks ikdienā vidusmēri katru dienu izdomā 60,000 domas. 60,000 domas. Iedomājieties, tas ir baigi daudz, vai ne? Tas ir ritīgi daudz. Un kas ir interesanti, ka lielākā daļa, aptuveni 85% no tām ir raizes. Mēs par kaut ko raizējamies savās domās. 85% no 60,000. Un vēl zinātnieki ir izpētījuši, to es laikam vēlāk runāšu par to, bet īsumā, ka, iedomājieties, ja mēs tām domām sākam sekot. Jā. Kādreiz tā doma atnāk, mēs tā kā viņu paceļam, un ja mēs sākam sekot, ja tās ir raizes, tad kur viņi mūs aizved? Visbiežāk bailēs, nedrošībā un tā tālāk. Ja mēs viņām sekojam. Bet kādas ir manas domas? Labas, sliktas, zinātnieki ir izpētījuši, ka lielākā daļa tās ir raizes. Te arī ir tas sarkanais. Jebkurā gadījumā Dievs lasa mūsu domas. Viņš lasa mūsu vēlmes, visu, kas mums iziet cauri prātam. Tāpēc arī grēksūdzē, kad mums ir dievkalpojumā, kas svētdienas grēksūdzē, mēs sūdzam to, ko mēs esam sagrēkojuši domās, vārdos un darbos. Bet tas viss sākas domās. Par to mēs runāsim vēl bišķi vēlāk vairāk, bet tad domās viss sākas, ko tad mēs tur perinām, kā saka kādreiz, domās perina. Un pie šī psalma nonākot, 2. pants saka, tu zini, vai sēdu, vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, to es ap mani, un tev ir zinām visi mani ceļi. Jo nav vārdus manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast. Tas ir 2. līdz 6. pants, es nolasīju. Bet tātad 2. par domām, tu zini, vai sēd, vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Katru domu Dievs mums redz. Varbūt ir kādas domas, par kurām Dievs priecājas. Mēs domājam par Dievu, mēs domājam par pateicību Dievam, cik skaista diena, vēl kaut kas, mēs domājam par kādiem foršiem cilvēkiem, un mēs ieraugam kādu brīnišķīgu, talantu cilvēkos, vai kaut kādu dabas parādību, tā. Mēs pateicamies, mēs esam priecīgi, varbūt mēs to nepasakam, bet mēs to domājam. Un tas ir super, un tas ir brīnišķīgi, Dievs to priecājas. Bet es pieļauju, ka lielākā daļa vai viena liela daļa mūsu domu tomēr nav tāds baigi superīgās. Es domāju, prāts, kāds tas ir apģērbies un pasties, ko tas tur vizuāls mugurā ir un ko tas domā, un vai tā vispār man vajadzēja te nākt. Tad šī istabā ir noteikti 100 domu, mēs spētu viņus lasīt, mēs tik dzirdētu, kas te pa domām ir. Un Dievs visas tās redz. Kas ir forši uzreiz, varbūt gribās man par to runāt, ka kamēr mēs domājam, tas skar pa lielam tikai mani un Dievu. Ja mēs kaut ko aplam esam domājuši, un mēs to piefiksējam, mēs varam uzreiz nožēlot. Dievs piedod, vai kāds stulbi doma ienāca. Ja? Bet, ja mēs uz to domu uzsēžamies, tad tā doma mūs var kaut kur aizvest. Un ja mēs skatāmies, ka 85% mūsu domas ir aizes, ja mēs uzsēžamies un aizjam par to taciņu, sauksim to tā, tad mēs sākam ieiet tajā virzienā, un vai tas mums ir vajadzīgs, vai ne? Tas ir tas moments.
Domas, vēlmes. Šis vārds domas tur ebreju valodā, teiksim, šī tad vecā darīja, tur senebreju valodā, šis vārds tur bija ļoti daudz tie varianti, es visu nenosaukšu, bet tā ideja tāda, jā, viss, kas mūsu prātā darbojas, pat varētu mūsu, teiksim, prāta kaut kāda darbība, tādā kontekstā arī tās domas, jebkas, kas mūsu prātā sāk figurēt vai kaut kas notikt, un tur droši varētu to kādu psihologu vai kas teikt par to, kas ir domas, bet viss, kas tur notiekās iekšā mūsos, Dievs to visu redz. Viņš mūs radījis, viņš mūs pazīst. Mēs lasām šajā 139. psalmā, visu arī tālāk, viņš mūsu ķermeni veidojas, visu, viņš pazīst mūs labāk nekā mēs sevi pazīstam, ja godīgi. Un viņš redz mūsu domas, un tāpēc mums ir jābūt tādam uzmanīgiem. No vienas puses, bet no otras puses ir tā, ka kādreiz mēs cilvēki sakam, neviens jau mani nesaprot. Ir tā, vai ne? Laulātais pat nesaprot, un bērnu, kur nu vēl pārējie. Bet Dievs mūs saprot. Dievs mūs saprot mūsu sirds dziļumos visapslēptākās domas, vēlmes, vajadzības un tā tālāk. Es izteikšu kādu vienu interesantu, man liekas interesantu, cerams jums arī, reiz kādu lietu Dievs manā dzīvē piepildīja. Es biju devies uz konferenci, es kādiem to esmu stāstījis, neatceros kam, kādam būs otrais, neņemiet ļaunā, varbūt pat trešo reizi. Es devos uz vienu konferenci, tas bija 14 gadus atpakaļ, kad es sāku kalpot Gregoras skolā, Dienvidāfrikā, Dienvidāfrikas republikā, kas ir Āfrikas kontinentu paša apakšgalā, bija viena konferences, pasaules konferences par to, kā aizsniegt tautas, kas vēl nepazīst Dievu. Ar evaņģēliju. Un es biju tajā konferencē, un mums bija tāds mirklis pastaigāties pa pilsētu. Mēs bijām Cape Townā, un mēs staigājam par šo Cape Town, un vienā mirklī mēs nonākam pie tādas milzīgas viesnīcas. Tādas milzīgas, ja. Tā viesnīca bija tāda, tā ir tāda ļoti Dienvidāfrika liela kontrasta zeme. Tur ir ļoti bagāti cilvēki, un ir ļoti nabadzīgi cilvēki. Mēs pat izbraucām cauri vienam graustu rajonam, kas ir tāds, kur cilvēki tiešām dzīvo tādos būdiņās, kā jau tas Āfrikā ir paštaisītās no kaut kādiem materiāliņiem. Lūk, mēs esam pie milzīgas viesnīcas, un mēs esam daudz staigājuši, mums ir tāds vairāk cilvēki, mēs tur bijām, neatceros cik, un mēs tad gribam tagad nokļūt tai viesnīcai otrā pusē. Un tā kā viņi ir tik milzīgi, mums ir tāds slinkums iet viņai apkārt. Burtiski tur bija tāds futbola stadiona laukums uz vienu pusi un futbola stadiona laukums uz otru pusi. Milzīgi. Bet mēs skatāmies, ka var cauri iziet. Un mēs tagad ejam cauri tai viesnīcai. Un tāda milzīga, un es tā skatos, un tur tādas vēlves, un tur tā marmora, un milzīga lustra, un es tikai tādu maz domiņu nodomāju. Tagad mēs nonākam pie tās būtības, ja? Es nodomāju, Dievs, tāds intereses pēc. Dievs, kaut es varētu vienu dienu padzīvot tādā viesnīcā. Normāli, vai ne? Tāda vēlme. Tu ieraugi to visu milzīgo. Un viss. Un tā doma aizgāja, un es pat aizmirsu par to domu. Pēc nepilna gada Dievs mūs aicināja ar manu sieviņu braukt uz Ameriku, kādu kursu mācīties, lai mēs ar to varētu kalpot mācītājiem un sievām. Un mēs Amerikā dabūjām padzīvot arī salīdzinoši, varbūt netik lielā, bet 7 stāvu viesnīcā ar iekšpagaumu, un tur bija strūklaka un personīgais pavārs tev omleti taisa, un tādā veselu nedēļu mēs varējām padzīvot tādā viesnīcā, mums tur visu apmaksāja. Un tā, kad es biju tā Amerikas viesnīcā, tad Dievs man atgādināja, tu toreiz tikai bišķi padomājies, un es tev to iedaru. Un tas nav par materiālām lietām, bet tas ir par to, ka Dievs redz mūsu domas, vismazākos sirds tādas, ja mēs kaut ko vēlamies, un tas ir kaut kas, kas mums ir noderīgs, labs un svētīgs, viņš mums to var iedot, ja viņš to grib. Šī psalma tie tālāk, 23. 24. pants ir pārbauda man, jak Dievs, un izzina manu sirdi.
izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Tas ir viens drosmīgs cilvēks. Zinot, kādas mums ir tās domas, vai ne? Ja viņš saka, kungs, pārbaudi mani, pārbaudi, kādas manas domas ir. Viņš grib, lai Dievs viņu pārbauda, šo cilvēku. Vai mēs tā varam teikt? Vakarā pirms gulētiešanas. Dievs pārbauda, ko es ar šo domājis, un izdibinu, un skaties, vai es neesmu uz ļauna ceļu. Jo atceries, es teicu, tas sākās domās. Mums arī kaut kādas lietas, ko mēs esam gatavi būt nepārāk labs darīt, tas sākās domās. Un kā jau tas notiek, kādreiz tā doma ienāk, varbūt viņa aiziet, bet ja mēs sēžam un mēs par to perinam, un tad mēs ilgāk, un tā kā cālēni izparās vistai vai kāda citi putnēni savām mamām, tā arī tās domas, ja tās nav labas, ja mēs viņu tā perinam, tad viņas beigās izperinās un kaut kas tur materializējās un veidojās. Ne? Bet Dievs mūs aicina, ka mēs tās domas noliekam zem tāda Dieva skatījuma, lai viņš izpētītu. Psalma autors Dāvids saka, ka viņš grib, lai viņa sirds tiek izmeklēta, lai viņa domas ir izdibinātas, lai viņš nebūtu uz ļauna ceļa. Ja? Mēs arī varam no Dāvida to mācīties. Otrā rakstvieta, Jesaja 55, 7 līdz 9. Jesaja 55, 7 līdz 9. Bezdievs, lai atstāj savu ceļu, un ļaunprātis savas domas, un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas un pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlastībā. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas debesis pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Atstāt šīs ļaunās domas. Bezdievs, lai atstāja savu ceļu, ļaunprātis savas domas. Atcerēsimies to, ko iepriekšējā pantā, ko es teicu, izpēti manu sirdi, vai es neesmu uz ļauna ceļa. Un ziniet, ja mēs domājam par, varbūt par tādām, lielām ļaunumiem, mēs varbūt domāt, ka Putins ikdienā domā briesmīgi ļaunas domas. Tad mēs teikt, tas ir riktīgs briesmos. Un tad varbūt kāds, kurš domā slepkot vai vēl kaut kādas lietas, vēl citādos, vai tas ir ļaundars. Un par sevi mēs parasti varbūt domājam, man jau nav nekādas tādas ļaunas domas. Kas tam man par ļaunām domām salīdzinot par Putinu vai vēl kādu? Man jau tādas mazās ļaunās domas. Bet šeit neiet runa par to, vai tās ir lielas vai mazas. Te ir domas, kuras mums varbūt liekas skaistas, pūkainas, bet tomēr viņas nav tik labas. Varbūt kādu cilvēku nomelnot, varbūt kādu aprunāt, varbūt es kaut ko ar finansēm fīrējos, man ir kaut kādas finanses pieejamas, es gribu kādu bišķi apšmaukt. Un tādā garā. Un tas varbūt mazās lietiņās, bet šī rakstvieta pravietis Jesaja runā par to, lai bezdievs atstāja savu ceļu ļaunprātis savas domas, lai atgriežas pie tā kunga. Ja mums tādas domas ir ienākušas, mēs varam teikt, Dievs pārbauda, kas tās ir pa domām, vai viņas ir labas, vai viņas ir no tevis. Jā. Un viņas pat var būt pat labas domas. Es kādam cilvēkam iešu, un es nezinu, kaut ko labi izdarīšu. Piemēram, izravēšu viņam dārzu. Parasti jau tā latvietis otra dārzā nelien. Pats savējo knapu dabū izravēt. Kur tā vēl otra līdīs, vai ne? Bet, piemēram, un tu aiziet tagad grib izravēt otru dārzu, otrs saka, ko tu te lien pie manis? Dabiski, vai ne? Tas ir tāds piemērs. Jūs varat padomāt par vēl kaut ko. Latvieši ir tādi atturīgi, viņi jau bez ieaicināšanas nemaz nenāks tavu, vai ne? Bet es gribētu ticēt, ka mēs gribam kādreiz kaut ko labi izdarīt, bet arī labu domājot, mēs nevienmēr labi izdarām. Ne? Arī tas ir kaut kas, ko mēs varam piedomāt šeit. Te ir tas. Tie zinātnieki, kas teica par tām 60 domām, ka vispirms tās ir domas, pēc tam mums ir sajūtas,
Un tālāk mēs no sajūtam aizējam līdz darbībai. Varbūt jūs varat izsakot šitādai domai. Es laikam domāju, ka es esmu saslimis. Pēc kāda mirkļa es tiešām jūtos saslimis. Un tad tu paņem termetru, jā, ir arī saslimis. Arī tad, ja viņš varbūt nereāli, tu vienkārši tu ļaujies tā. Tas varbūt tāds nav piemēriem. Vai arī domās, man ir ļoti skumji. Un tad es sajūtos ļoti skumjš. Un vienā mirklī es pieķeru un man jau depresija ir klāt. Jā. Protams, ir arī medicīniskā depresija un ir cilvēki, kam tas ir un ir dažādi pārdzīvumi, viss kaut kas, bet tad tas, ko ebreju vārds šeit iekļauj šīs domas, tas ir kaut kas tāds, kas nav tikai, es padomāju, beidzās, bet tas var aiziet līdz darbībai, ja mēs ilgstoši tajā dzīvojam. Tāpēc tās domas, kas nav pozitīvas, labas par Dievu, par dzīvību, veselību un tā tālāk, viņas cik iespējams ātri vajag noķert un dzīt projām. Vienkārši dzīt projām. Jā. Jo te tas viss sākās. Jā. Mēs zinām, ka lielākā daļa problēma vispār pasaulē sākas šeit. Jā. Un tad, ja mēs uz āru to iznesam, vai kādu pakonsultējamies, ja mums kāds pasaka, tās gan ir muļķīgas domas, tad mēs varbūt to nedarīt. Bet ja mēs te izperinām, pēc tam jau sākam darīt. Daudz cilvēki ir, kas vien paši dzīvo, kur sadomājās, un tad tur visāds briesmas stāsti. Ir labi ar to padalīties. Bet tad domas, sajūtas, darbība esam uzmanīgi, īpaši tās, kas nav labas domas. Tālāk mēs lasām to, ka Dieva domas nav mūsu domas. Dievs par mums domā daudz labāk, mēs varētu teikt. Augstāk, cēlāk. Viņš zina, viņš mūs ir radījis. Viņš zina, kāds ir mūsu potenciāls, kādas ir spējas. Un Dievs nav tāds, varbūt mums dzīvē arī bijuši vecāki, kur no mums ir sagaidījuši vairāk nekā mēs darām. Un tad varbūt mums ir tas priekšstats, ka mums ir tādi, tas Dievs ir tāds bargs, kas no mums prasa. Dievs nav tāds. Dievs parasti, mēs lasām Bībelē, un kāds Jēzus bija, viņš ir ļoti iedrošinošs. Ja mēs varam tā domāt, ja mums atnāk kā doma, piemēram, es varētu kādu skaistu koku iestādīt pie mājas, tādu interesantu koku, kaut kādu, piemēram, austrumu koku, kas te nav? Un es ticu, ka Dievs balss varētu būt tāda, kas teiks, pamēģini. Kaut ko tādu iedrošināšu, ja? Tad piemērs par koku. Bet jebkas tas var būt. Dieva domas par to, ko mēs varam izdarīt, kas mēs esam, ir daudz, daudz labāks nekā mūsējās. Tas, ko šis psalms šeit var pateikt un grib pateikt, es vairākas raksturvietas skatījos angļu versijā, un es skatījos dažādas skaidrojumus šajā raksturvietā, bet tā galvenā doma ir tāda, ka viņš grib mūs novērst no ļauna, un tad viņš mums grib iedot savu domu, kur ir daudz labāk nekā mūsu doma. Un parasti mēs par sevi domājam sliktāk nekā mēs esam. Visbiežāk, īpaši Latvijā. Visbiežāk. Protams, ir arī tie otras galējības, ka mēs domājam, ka mēs esam pasaules naba. Tās arī tās otras galējības. Un tad arī Dievs pasaka, tā kā varbūt nebūs. Viņš saka, tā kā es varbūt esmu pasaules centrs. Dievs saka, jā. Un tad mums ir kaut kā jāsaprotās. Cik augstāks debesis pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu, ja manas domas. Tik ļoti, cik augstāks ir debesis. Iedomājieties, cik labāk Dievs par mums domā. Mēs spējam tam noticēt? Un tas stāsts nav par to, ka tas ir stāsts par mācītāju, vai tur tiem kaut kādiem slaveniem cilvēkiem Latvijā vai pasaulē, kur ne, bet tas ir stāsts par mani, par katru no mani, no jums. Par katru no jums, par katru. Dievs par mani labas domas domā. Es domāju savas domas par sevi, bet Dievs par mani labāk domā. Vajag svarīgi to iegalvot, ir iestāstīt ikdienā. Jo mums nemitīgi iesūta domas ļaunais. Ļaunais nevar lasīt mūsu domas, bet viņš mums var iesūtīt domas. Tev nekas nesanāks. Tu nekas neesi. Varbūt tās domas pat ir attēlo kādu cilvēku pasaulē, kurš mums to ir pateicis. Ja? Ļaunais var lietot.
Tas ir modinātājs. Tikai nepareizā dienā es esmu uzlicis. Bet ļaunais mums mēģina novērst no tēmas ar visādiem palīga līdzekļiem, bet ļaunais mums mēģina pateikt, ka tev nesanāks, tu esi sliktās, tu nevari. Viņš iesūta mums domas. Tad patiesībā mēs varam teikt, ka mums ir 3 veidi domas, mums ir mūsu pašu domas, un tad mums ir Dieva domas, ko Dievs mums iesūta, tad mums ir ļaunā domas, kurš mums parasti grib no kaut ko sliktu iedot. Vai esat kādreiz varbūt, nezinu, kaut kur sēdējuši vai ko, kaut kādā baznīcā un pēkšņi kaut kāda stulba doma ienāk prātā. Es domāju, tu nu gan stulba doma. Vai iespējams, ka tā nav jūsējā pat tā, kāds ļaunais piespēlējis, kaut kur atnāk. Un jūs varat pateikt, tinies prom no manas šitā stulbā doma, sātana atkāpies, ja? Nu tā kā mums visu laiku ir jākontrolē, es gribētu teikt, kas mūsu galvā notiek. Mūsu galvā ļoti daudz notiek, 60,000 ikdienā. 60,000, ļoti daudz. Tad mums ir jāizšķiro. Mēs esam tāds milzīgs pasta office, kur ir jāizšķiro tās vēstulītes, tās domiņas, kas ienāk mūsos, uz kuriem, kas tās pa domā. Ka mēs tās sliktās izmetam ārā, tās mūsu domas, kuras varbūt neauglīgas, mēs sakām, tas tā, un atšķirt un saprast, kur ir tās Dieva domas. Tās labās domas, tās, kas ir augstākas nekā debesis, tik lielas un labas domas no Dieva. Un bieži vien, ja mēs esam ikdienā lielā skrējienā vai troksnī, cilvēkiem patīk, es to nevaru saprast, bet cilvēkiem patīk mašīnā uz mūzika, cilvēki sēž mājās, radio, televizors, viss ir kaut kāda troksnis. Tad, protams, ka tu nesadzirdēsi Dieva domas, jo viņas ir klusas, lēnas un tāds ļoti, ļoti, ļoti maigas. Vēlams, ka nāk ar savām domām, tās ir skaļas, trakojošas, viņas ir tādas, bet Dieva domas tāds lēns un kluss, un viņas nevar sadzirdēt, ja ir troksnis apkārt. Un tad mēs dzīvojam kaut kādā pasaulē, kas ir kaut kādas mūsu domas sajaukums ar vēlnu domām, un tur nekā baigi sakarīgi nav. Tur mēs esam tajās 85%, ka mēs laiku par kaut ko aizējamies, un, protams, mēs aizējamies par karu Ukrainā, un tad, kad tas Putins nāks pie mums te, un kas tad būs, un tad mēs aizējamies par cerām, un tad mēs domājam par valdību, un tad mēs domājam par pašvaldību, kas neko nedara, un tad ceļš ir bedrāņas, un viss ir slikti. Vai jūs saprotat to taciņu, ja? Kā tās domas aizvijās? Atcerēsimies, Dieva domas ir augstākas nekā mūsu domas. Nākamā rakstvieta Jeremija 29.11. Jeremija 29.11. Dievs saka, jo es zinu, kādas manas domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas, un ne ļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Miera un glābšanas domas no Dieva nāk, ja? Šo rakstīt jūs droši vien dzirdējušās. Un Dievs piepilda solījumus. Iepriekš viņš saka, ka es jūs atvedīšu atpakaļ šajā vietā. Es izpildīšu savu solījumu. Tas principā ir domāts par trimdu, ka viņš atvedīs atpakaļ. Bet citiem mēs varam saredzēt to Dievu domu gājienu, ka viņam ir labas domas par mums. Miera un glābšanas domas. Un vai mēs to spējam satvert? Es diezgan daudz lasu literatūru, kas saistās ar pēdējā laikā tagad ar karu Ukrainā un dažādiem citādiem kariem, kas ir bijuši. Bet ik pa laikam lasu daudz ko par holokaustu tēmu, no visādām skatu punktiem. Un pēdējā grāmata, ko es tikko beidzu lasīt, ir par Lidiju Lasmanu-Doroņinu, mūsu pašu disidenti, kura 3 reizes tika izsūtīta uz lēģeri, kā viņi saka. Un visu to ir izturējis un dzīvo, un viņai cik jau tie gadi tur ir. Un viņi saka, paldies Dievam! Paldies Dievam, ka viņš man devis izdzīvot tās lietas, jo citādi es nebūtu tas, kas es esmu. Un tu vari noķert to ideju, ka tā noteikti nav ne viņas doma, un tā nav no ļaunā, jo ļaunais neies slavināt kaut ko tādu, kur viņš ir iegrūdis Elas rīklē, bet Dievs viņu ir izglābis. Bet ka tā ir Dieva doma. Un ka cilvēks, kas tik daudz izgājis kam cauri un
Mums badrobežas bijis un tur un šur, un ko tik viņi tur nestāstīja, ka viņš var slavēt Dievu par to. Pateikties. Tajā grāmatā katrā nodaļā entās reizes viņi stāsta par Dievu. Kāds ir Dievs, ko viņš ir darījis, kā viņš ir palīdzējis. Un tāda ir daudzi. Es esmu daudz grāmatas lasījis, saka par holokaustu tēmu, par ebreju iznīcināšanu un par visādiem šiem koncentrācijas nometnē. Tie, kas tic uz Dievu, viņam daudz vieglāk iziet cauri tam. Pat visgrūtākajā, vistumšākajā brīdī, kā Marijas dziedāja šo Ineses dziesmu, viņš ir klātesošs. Viņš ir klātesošs. Un tādas ir Dieva domas par mums. Visā tajā briesmu momentā, kas mūsu dzīvē ir iespējams, tas briesmīgākais, ko mēs varam iedomāties, Dievs ir klātesošs un iedod mums mieru un glābšanas domas. Jūs beigās dabūsiet to, uz ko jūs cerat. Gan tajās labajās lietās, kā es teicu, kur jūs par to viesnīcu stāstīt, gan arī visļaunākajā brīdī. Dievs mums iedod cerību, tik tam cauri. Varbūt tas ir īsts mirklis, tev uznāk uz slimību. Es atceros, ka Covid parādījās. Atceroties, 20. gads marts. Un es kaut kad aprīlī saslimu. Ne ar Covid, vienkārši saslimu. Es guļu gultā, vienkārši saslims guļu gultā. Un pēkšņi atnāk doma, un es pēc tam sapratu, tā nebija manējā. Ja nu tas ir Covid. Un ja nu es nomirstu. Reāli doma, tik reāli, ka es pilnīgi sabaidījos no tās domas. Ja? Sapratu, tā nebija manējā. Es teicu, tāda stulba doma, tinies projām. Un man nebija Covid, un es izlasījos, un viss bija labi. Bija, protams, cilvēki, kas nomira no Covid, un ne par to stāsts, bet stāsts ir par to, ka, lai kas tev atnāktu, agri vai vēl, ja tu esi attiecībās un tādās tuvā komunikācijā vai saiknē ar Dievu, tu vari sākt atpazīt, kas pās par domām. Un tu vari vienkārši savu jautāt, tādu testiņu ātro. Par to domu ienāk. No kurienes tā doma? Pirmais jautājums. No manis? No ļaunā? No Dieva? Ātri čiči riki? Aizpēdīt? Nē, šitā nav no manis. Šitas no ļaunā. Tinies prom. Šis ir kaut kas foršs. Šis ir kaut kas, ko es gribu domāt. Šis ir kaut kas brīnišķīgs, kaut kas radošs. Kaut kas Dievs, ko dod, viņš domā kaut ko radošu, kaut ko uz izaugsmu, uz cerību, uz prieku. Dievs nedod iznīcīgas domas uz iznīcību. Viņš mums kādreiz ļauj, lai mēs ciešam un mēs cietīsim dzīvē, jo tāda ir dzīve, mēs daudz ciešam. Ļauniem ļauj pie mums kādas pārbaudības uzlikt. Bet Dievs nedod mums ļaunas domas. Vai kaut kādas domas, kas ved uz ļaunu. Tas nav no Dieva. Un to ir labi atšķirt. Un saprast, ka Dievs dod mieru glābšanas domas. Ne ļaunumu un ciešanu domas. Ja? Jaunajos tulkojumos šeit ir teikts, ka tas nevis Dieva domas, bet Dieva plāns priekš mums. Ja. Vecajos tulkojumos ir domas. Jebkurā gadījumā svarīgi, ko Dievs domā, plāno, to viņš piepildīs. Un viņš mums ieliek bieži vien to domu sirdī. Te daudz cilvēki, kas tā Dievu tuvās attiecībās ir teikuši, ka pirms kāds viņu vēl ir aicinājis kaut kur, kaut kādas labas lietas darīt, šo domu jau Dievs bija tādā cilvēka sirdī ielicis vai prātā ielicis. Man nav uzreiz tāds piemērs kaut kāds, bet es esmu tos dzirdējis, tos stāstus. Un arī manā dzīvē, kad es biju tādā nesaprašanā, ko es savā dzīvē gribu darīt, man bija 20 gadi, es ļoti intensīvi Dievam prasīju. Pat vēl nepazīdams Dievu. Es vienkārši sūtīju to domu kaut kur. Ko lai es dzīvē daru? Ļoti intensīva doma. Dievs man. Pēc tam, kad kļuvu par ticīgo, es sapratu, ka tas bija Dievs, teicu, tu darbosies cilvēkiem. Tad ļoti skaidra doma ienāca. Un es tad jau pat nepazīdams Dievu sapratu, tā nav no manis, tā ir no kaut kādas ārienes. Un es nezināju, vai tā ir no laba vai ļauna, jo es nesapratu, kas ir labs vai kas ir ļauns, bet tā bija ļoti iedrošinoša doma. Kad es biju izmēģinājis 2 skolas un sapratu, tā neviena no tām nav īstā priekš manis, ritīgi, nē. Tad šī doma, ka es darbošos uz cilvēkiem, man ļoti iedrošināja skatīties ar cerību nākotnē. Un pēc tam bija nākamā doma.
Tu palīdzēsi cilvēkiem. Un pēc tam bija nākamā doma no Dieva. Gadiem ejot, tas bija tādiem blēcieniem gadiem. Dievs teica, tu darbosies kā mācītājs. Ja pareizāk viņš teica, tu stāstīsi cilvēkiem par Dievu. Un tādā veidā tu palīdzēsi cilvēkiem. Ja? Vēl dziļāk, mēs varam iedomāties, Dievs domā par mums. Viņš domā mieru un glābšanas domu, bet Dievs, visuvarenais Dievs, kas radīs pasauli, kas ir katru molekulu radījis, viņš domā par mums. Cik daudz ir dziesmu sarastīts par to, kā mīļotais domā par savu mīļoto sievieti. Tas ir skaisti, un tas ir lielākā daļa dziesmu ir par mīlestību, par to, kā viņš domā, bet pats varenais Dievs par mums domā. Un kad viņš domā miera un glābšanas domas. Ja mēs tā rītīgi to saprotam, pie tā pieķeramies, vai nav tā, ka mēs gribam skriet pie Dievu katru dienu, runāt ar viņu? Pateikt, kungs, izpēti man, lai man neviena jauna doma nebūtu, lai es neesmu uz jauna ceļa. Lai es neceļu savu laimi uz citu nelaimes kalniem vai kaut kā tā. Es gribu nākt pie Dievs, Dievs, tu par mani tik labu domā. Tas ļoti svarīgi. Viņam ir domas, viņam ir plāns, un tas ir labs. Kā mēs to lasām Romiešu vēstulē, labs, tīkams un pilnīgs. Ejam tālāk. Matei 9.4. Iesim pie jaunās darbības. Matei 9.4. Un Jēzus viņu domas redzēdams, sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Nu, šeit tā ļoti skaidri parādās, kā Jēzus uz zemes esot, kā Jēzus parāda savu dievišķo dabu. Un tas bija par farizejiem. Viņš sacīja uz triekšķi ķerto, ņemies drošprāti dēls, tad grēki tev piedot. Un redz, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis, šis zaimo Dievu. Bet pie sevis sacīja Dievs, Jēzus to neredzēja. Bet Jēzus nomanīja viņu domas, redzēdams, nomanīdams, kā citā rakstvietā, citā tulkojumā. Kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Viņš lasa mums domas, jau teica. Viņš tās norāja tās ļaunas. Ja mēs esam kopā ar Dievu, ja mēs ļaujam Dievam korģēt mūsu dzīvi, mūsu domās, tad, ja mums ienāks ļauna doma, tad Dievs caur svēto garu mums atgādinās. Šitā nav laba doma. Nē, šis nav īsti labi. Šis nav no Dieva. Šis nav no manis. Un tad jāsaprot, vai mēs ļaujam Dievam mūsu domas korģēt. Farizēji negribēja, lai viņas korģē, protams. Farizēji aizgāja, kulminējās un beigās un piesiet krustā, ko mēs atzīmējam Lielajā piekdienā. Jo viņam nepatīk Jēzus. Dažādi iemesli dēļ. Pēc, ka viņš darīja kaut ko, kas viņam likās nebija no Dieva. Iedomājieties. Ir atnācis pats Dieva dēls un cilvēki koriģē, kas ir un kas nav no Dieva. Tādi mēs cilvēki arī esam. Domas iziet no sirds. Šis grieķu vārds nozīmē tā kā diskutējot ar sevi. Šis tad ir bišķi savādāks tas vārds par domāšanu. Tas tā kā iekšēji notiek neliela diskusija. Ja? Paskatīsimies nākamā rakstvieta. 15.19. Tur vairāk šis vārds tiek minēts. Nu tā kā precīzāk būtu. Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesas liecības zājumi. Tad domas iziet no sirds, un tas sagāda cilvēku. Ja tās ir ļaunas domas. Tāpēc ir tik svarīgi, kad bērniem, jauniešiem mēs mācām par Dievu, stāstam par paušiem, vēl kaut ko, lai no jaunības viņi apzinās to, kas ir labs un kas ir ļauns, cik vien iespējams. Jo tad, kad ienāk šīs domas,
Ja mēs zinām, kas ir labs un ļauns, mēs ar sevi diskutējot varam neiet šo ceļu. Bet ja mēs nezinām, kas ir labs un ļauns, vai ja mēs sākam, es gribētu teikt, prātuļot, kā postmodernā laikā, un tagad jau viss darbā brīv, un katram ir savu taisnību, un blablabla. Ja mēs neturamies pie Bībeles, pie Dievvārda patiesības, kas ir mūžīgā patiesība, tad no mums iziet takvīgi domas, labības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, un tā tā. Un tas viss sāks, un tad maz. Es tad tam kādam kaimiņam no šito bišķīt noslēšu. Pēc tam vēl bišķīt un aiziet. Vai laulības pārkāpšana, es uzlūkoju ciet, un viņiem patīkās bišķīt un aiziet. Mēs diskutējam, ja mēs nezinām, kas labs vai ļauns, mēs ļaujam sirdī vaļu, kā tautājs saka. Sirdī ļaujam vaļu, un tā mūsu sirds no tām domām mēs aizējam arī rīcības un darbības. Mēs izdiskutējam iekšēm, tad mēs viņam lēmam un rīkojamies. Un tad jau mums atstādāt ļoti jūri. Tad jau viss mūsu sirds iedevusies par kādu lietu, ko mēs esam izdomājuši, ka tā varētu būt. Es beidzot pēdējā rakstīt Filipiešu 4.8. Filipiešu 4.8. Ir vēl kāds rakstīts, kur bija par domām šodienai, ko pietiktu. Beidzot vēl, brāļi, kas ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kā labs slāv. Ja ir kāds tikums, un ja ir kas cildināms, par to domā. Tas ir 8. pants, es pieliku klāt līdz 7. 7. vairāk runā par prātu. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Te ir šitas ir tas vārds, kas vairāk runā par to, ka tas būtu jūsu prātu Kristu Jēzu. Ka viņš pasargās mūs. Ja mēs, kā iepriekšējā pantā teikts, nezūdieties nemaz, atcerieties par tiem kreņķainām domām, bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā pateicību vienā pielūkšanā lūkšanā. Un tad ir tas pants. Un Dieva miers, tad, ja mēs nezūdamies, bet mēs tās savas domas, arī tad ir mums kreņķīgs. Un mums ir kreņķīgi, lai mēs tur ļoti kreņķējamies to visu. Ja mēs atdodam Dievam, ka Dievs, tu tiec galā ar to, tad Dievs mums atdodam atpakaļ savu mieru mums prātā. Mums iestājas prātā miers. 8. pants, tas ir tas, ko es lasīju, domājot par to, kas labs tīkams, tur ir tāds pat loģiski domājot, pat izskaidrojot. Kad mums Dievs dod parasti laiku izdomāt, tas ir labs vai labs. Kādreiz mēs uz ko vēlas mūs uztver? Ja? Vēlas mūs uztver, teiksim, reklāmas uz vēlu principu strādāt. Akcijas šodien ir jāpēr. Laikā cerējās pēr. Varbūt pat 3 mūsu, ko ir labot svēts. Viņi ir tā kā mucā. Mucā? Labdien, es izlīdu no mucas ārā. Kā jums tagad ir? Tagad labāk ir? Vai raksts nesaka neko? 1, 2, 3, mucā es neesmu. Ja? Vēlns ļoti strādā. Samainījās. Ir labāk? Kaut kas savādāk vismaz. Ja ne labāk, tad savādāk. Principā, ar kurienes tā reklāmas ir tas vēlna triks. Tas ir principā no paša pasaules sākuma. Kā Čūska piemānīja Ādamu un Ievu. Čūskai bija jautājums, vai tiešām Dievs tā teica? Un viss marketings, ja visa reklāma arī uz to strādā. Vai tiešām tas jūsu pulveris, kas mājās ir pietiekami labs? Mums ir labāks. Vai mašīna, vai motorzāģis, vai kas tur ir.
Ja, un ja mēs daudz to saklausāmies, un tas ir pierādīts, atkal zinātniski, mēs saklausāmies, un liekas, jā, tiešām tas ir labāks, man ir briesmīgs mājās, man vajag jaunu, un es tik pērku. Par jebko. Jā, tā kā reklāmas mēs saskatāmies, tad visu kaut ko mēs gribam. Vai arī mēs vienkārši Facebookā trinam, tas tur bijis, es arī gribu. Un visi mēs esam mazā slazdiņā iekšā. Ja? Bet tās domas, kas te ir teikts, izskaitļojumi, padomājam, kas ir taisnīgs, kas svēts, kas šīs, kam labas labu. Vai man to vajag? Vai man to vajag? Vai man šito vajag? Vai vispār man kaut ko vajag? Visbiežāk, ja mēs normāli par kādu lietu padomāsim, īpaši par materiālām lietām, 80 vai 90% mums tiešām nevajag. Mums tiešām nevajag. Un tad, kad mums vajag, tad mēs nopērkam, jo mums to vajag. Un vienalga, vai tur ir akcija vai nav akcija. Pieņemsim. Ja? Domāt to, kas labs tīkams, skaitļot, izrēķināt, saprast. Cita versija vēl šim vārdam ir skaidrojums meditēt, iepauzēt. Ja? Tas tam 8. pantam. Ja? Loģiski domāt, skaidļot, iepauzēt. Pabūt kādu laiku ar to. Ar to domu. Vai tas ir materiāls lietas vai nemateriāls lietas, ko mēs iepriekš runājam, ja tad laulības pārkāpšu kaut kāds neforšas lietas. Kur mēs ar to aiziesim? Ja? Patīk kāds vadītājs teica kādā sarunā, kur cilvēks varbūt iededzies pa kaut ko. Jā, un man tagad tur tas ir, un man tad, nezinu, tu piemēram mīļākā, un es tagad viņu gribu, un viss būs skaisti. Un tad viņš var paprasīt, bet kur tas aizdīs pēc 3 gadu, pēc 5 gadu, kas būs tevi bērniem, kas būs ar tavu sievu, tad kā ar to, kā, Tad neliela, kad cilvēks sāk domāt, pēc viņš saprot, nē, es to negribu. Jā, bet vēlams grib paķert uz tūlīt tagad, jā, vai uz nogurumu, vai uz kaut kādu emocionālu bēdri paķert, un tagad vajag, un tā tālāk. Bet meditēt, iepauzēt, pabūt ar šo, kā saka, pārgulēt nakti ir mazākais ar to domu, bet pabūt kādu laiku padomāt, vai tiešām man to vajag. Vai tas ir tiešām kaut kas labs, tīkams, cildens, tikumisks, vai tas kaut ko labu nesīs man, tuvākiem un tā tālāk. Dievs mūs uz to mudina. Vai pakavēties tajā, angļu vārds dwell, tas tā kā apmesties kādā vietā. Ja? Pakavēties ar to domu ilgāk. Mēs varētu teikt arī aiziet, teiksim, kādā pārgājienā to domu. Ja? Nepavēlt, neredz cilvēki, kuriem ir kāda liela izšķiroša lēmuma, ka viņus aicina kaut kur doties ceļā, mierā, klusumā, un ka viņi var izdomāt to domu līdz galam. Un Dievs patiešām mūs sargā, ja mēs viņam uzticamies. Viņš dod mums šīs labās domas, viņš dod mums šīs debesšķīgās domas, daudz labākas nekā ar mums, un mums ir jāuzticās, bet, lai mēs varam uzticēt, mums jāveido šīs attiecības ar Dievu. Ja? Tad mēs spēsim atšķirt tās domas, kas ir mūsu, kas ir no ļaunā, un kas ir tās domas, kas nāk no Dieva, kur viņam ir kāds labs plāns mūsu dzīvē, kāds labs, tīkams un pilnīgs plāns, ko Dievs mums ir sagatavojis. Lai Dievs mūs uz to svētī. Āmen. Tā, tas būtu no manas puses. Jums varbūt ir kādi jautājumi, es nezinu, cik laiks ir. Laiks ir vēl 7 minūtes. Ideāli. Bet ja mēs esam nepietuši tajā kā miesīgi, nevis kā garīgi cilvēki, bet kā miesīgi, kā viss, kā daudz ļaunumu, esam aprunājuši, esam nepiedevuši, esam to darījuši un esam dziļi iekrituši tajā. Un tur jau arī rakstīts, ka ja mēs nepiedodam citiem, vai cits nosodām, tad arī Dievs mums nepiedod. Jā, mums arī nepiedos, jā. Kā šito apbūt lieta arī? Viss ļoti vienkārši mums jānožēlo. Mums jānožēlo to, ko aplam esam domājuši, un kamēr domās, tas ir bijis, šobrīd mēs par domām mēs vairāk grib runāt. Ja mēs domās, mēs esam tik vienkārši nožēlot, jo mēs vēl neko neesam izdarījuši visbiežāk. Ja mēs kaut ko esam izdarījuši, tad mums jānožēlo tie darbi. Mums pirmkārt jānožēlo Dievu priekšā. Un vai mums vajadzīgi tā tam cilvēkam lūgt piedošanu? Bieži vien jā, bet nevienmēr.
Jo kādreiz mēs to cilvēku vairs nevaram satikt, tas cilvēks nemaz nav tik ļoti ļauni paņēmis, mēs no mūsu puses jūtam un tā tālāk. Svarīgākais ir, ka mēs savā pusē izdarām savu pusi. Mēs nožēlojam, un ja mēs esam aplam darījuši, mēs lūdzam to piedošanu, ja ir iespējams. Vai viņš mums piedod, vai tas cilvēks, kuram mēs lūdzam piedošanu, tam nav pat nozīmes. Ja mēs lūdzam piedošanu, tad Dievs ar mums piedod. Svarīgi, kad mums kāds izdarīs pāri, ka mēs izvēlamies piedot. Tas ir kādreiz pat grūtāk, ka mēs piedodam. Lai ko tas cilvēks mums būtu darījis. Lai kāds tas būtu. Ja mums liekas, ka šito jau nevar piedot, kādreiz cilvēks saka. Tad padomāsim koncentrācijas nometnes, ko es teicu, ko es esmu daudz lasījis. Ko tur cilvēki viens otram darīja pāri, mēs varam teikt pilnīgi bez iemesla. Tik tāpēc, ka viņš ir ne tāds. Politiski, tautiski vai kā citādi. Ja. Un tur var piedot. Mani, piemēram, ir grūti, ja kādreiz aicinu uz kādiem represēto pasākumiem iet runāt. Jo visu, ko es varu aiziet pateikt, izvēlēties piedot, un viss būs labi. Un cilvēki to negrib. Cilvēki sapulcējas bieži vien, lai uzšķērstu atkal tās rētas un tad sēdētu tur ārprāts, kā mūs te. Kāds labums no tā? Nekāds. Tikai mocis sev un apkārtējos. Izvēlies piedot. Varbūt kāds teikt, tev viegli teikt, tu neesi tam gājis cauri. Es neesmu, bet es esmu redzējis, kuri gājuši un viņi ir izvēlējušies piedot. Ik pa laikam kāds uz galvas liek kādas mēsliņas, bet mūsu uzdevums ir piedot. Tāpēc, ka Dievs mums ir piedevis. Un tur ir tā saikne par piedošanu, ne, tas nav par tēmu, bet tā saikne ir tāda, ka mums jāapzinās, ja mēs apzināmies, cik daudz mēs pat domās aplam domājam. Cik daudz mums Dievs to piedod, kad to nožēlojam. Tad mums ir lielāka vēlēšanās arī cilvēkiem piedot. Ja mēs saprotam, ko Dievs mums jau ir piedevis. Jo principā, vienalga, mēs grēkojam domās, vārdos vai darbos, grēka alga ir nāve. Arī tad, ja mēs domās tikai kaut ko padomājam, mēs grēkojam, grēka alga ir nāve. Principā Dievam būtu tiesības mūsu reiz nogalināt. Tāpēc, ka mēs esam grēkojuši. Bet viņš to nedara. Pirmkārt, tāpēc viņš gaida, ka mēs nožēlosim, tad, kad mēs nožēlojam, viņš piedod Kristus nopelnēļ. Ja mēs esam dziļā bedrē, tad Dievs mums pasniedz tai bedrē Kristus krustu, caur kuru mēs varam izrāpties. Ja mēs gribam. Ja mēs esam pārāk lepni, lai negribētu izrāpties. Šito jau es nepiedošu. Šito jau es šitā nevaru. Un tad Dievs saka, man žēl. Un žēl, ka es sūtīju savu dēlu, ka viņš par velti mira par taviem grēkiem. Ka tu negribi no tā atstāties. Tā, tas būtu, teiksim, tā atbilde tajā. Tie jautājums online. Jā. Lasīšu. Vai Sātans tiešām nezina mūsu domas? Jā, principā nē. Viņš nezina. Ziniet, kāpēc cilvēki šādas jautājumus jautā? Tāpēc, ka nereti Sātans mums piespēlē savas domas. Mēs viņam noticam kā savējām, un pēc tam tas notiek. Ja viņš mums savus piespēlē, tad viņš to izspēlē. Un tas arī notiek. Mums vienkārši nevajag pieņemt viņa domas, un tad tas mums nekas nenotiks. Domās ļoti daudz lietas notiekās. Ja mēs tam sāksim pievērst ikdienā uzmanību, milzīgas lietas notiek mūsu galvā. Un kā mēs varam, un mums ir tā var dot kontrolēt mūsu domas. Mēs varam kontrolēt arī tās, kas ienāk. Mēs varam teikt, nē, es negribu to. Pazūdi, tinies, stulba doma. Jēzus vārdā atkāpies, Sātana atkāpies. Ja mēs to izdarām, ja mēs pasakam ar to autoritāti, var pazūt. Nav vairs tā doma. Nezinu, kāds citreiz vecāk vai kas tur sadomājās, tur tas bērns ies, un tad viņš tur iekritīs un ārpats, kas viņš dod. Vai pat nosapņojam vēl kaut ko vēl. Un, bet varbūt tas sapnis vai kas tas ir ielikts no viņa. Viņš vienkārši ieliek mums diapozitīvu, mēs tam noticam, un tas arī notiek. Es gribēju pajautāt. Jā. Katru vietlīgi mums domas mainās, un daudz domas skrien cauri brīdī. Un pat nedomājot, mēs tās domas pasakām vārdos.
Un varbūt tās nemaz nav tik labas domas, bet mēs pasakām. Un pēc tam es saprotu, ka es esmu pateikusi slikti. Man ir ļoti žēl, bet ko nu, tas ir aizgājis. Izliet ūdeni nesasmelst, tā ir. Jā, nu, tad mums ir grūtāk, tāpēc ir labi vispār maz runāt. Jā, baznīcas tēvi visu runā. Pļāpāšana pat par sevi milzīgs grēks. Nu, tāda... Jo tur mēs visādas stulbības kādreiz sarunājam. Labāk vispār mazāk runāt. Un klusēšana zelts. Jā. Tad nerunāt nemaz. Nu, ziniet, tad, kad es esmu klusuma rekolekcijās, Mazirbē, ir tik forši. Un tad, kad tu sāc runāt, pēc 3 dienām, Valda ar to zina, tur nemaz baigi negribi runāt. Jo tās domas, ka tu esi, jo klusuma rekolekcijās tu esi domās visbiežāk pie Dieva vārda, pie tavas dzīves, pie kaut kādām nopietnām tēmām. Un tad, kad tu sāc runāt, tad tur sākās tāds, kāda tev iet, ko tad tu, jā, mēs tur ar mašīnu, jūs ar kāda jums mašīna, tas ir tāds, es teiktu, tāds bizģiluškas sarunas, jā, bet cik vēl vairāk, ka mēs kaut ko aplam pasakam, jā, tā kā, es teiktu, mazāk runāt, vispār pirmkārt un otrkārt, ja kaut kas tāds tur tā kā briest, ko pateikt, tad ir labi padomāt, vai to vajag. Un kaut kas tāds, kas, vai ne? Mums ir jākontrolē. Un laiks mums ir. Mēs kontrolējam laiku tikai tad, ja mēs to gribam. Jā, bet bieži vien iznāk nožēlot. Nu, tas, kas gribas, tas jau tur sirdī ir izaudzis. Tur jau kādreiz ir. Tur ir kādreiz tas stāsts, ka mums ir bijis kāds ievainojums. Un mēs esam sāpināti. Varbūt bērnībā, jaunībā, mamma, tētis, skolotāji un tā tālāk. Un tas mums ir sāpējis, un kāds rīkojas ļoti līdzīgi. Un tad mums ir tas, un tu beigās pats domā, bet kur tev tāds uz to vienu lietu? Bet izrādās, ka tas ir jau bijis, tāpēc, ka tas ir bijis ļoti sāpīgi. Un tad ir labi skatīties apakaļ un teikt, kas man tur bija, ja mēs ieraugam to saikni. Un es izvēlos piedot tam mammai, tētim, Jānim, Pēterim vai skolotājiem, vai kas tas bijis, ka viņš man tur sāpīgi darīs. Un tad, kad mēs izvēlamies piedot, tas tēma, ko Valda teica, tad mums tas cilvēks ar to rīcību vairs tik ļoti nekacina. Jo viņam vairs nav, tur nav vairs saikni, jo viņš ar savu rīcību sakairina to, kas man tur iekšā ir sāpējis. Bet viņš dara pret citiem to pašu, ko viņš varbūt ir izdarījis pret otrāju. Pret to, bet nepārstāja darīt, bet arī iet tā ļaunumā un teiksim, pazemo vai tur citus. Nu, tā arī ir, jā. Tie, kas ir ievainoti, viņi pēc tam arī citiem dara pāri. Tāpēc mums ir jādomā, ko mēs domājam, kas mūsos notiek, kas mūsu iekšējā pasaulē notiek. To neviens cits no malas nevarēs izpētīt tik ļoti. Tas ir mums ar Dievu runājams lietas. Un vispār labi iziet cauri mūsu dzīvei. Es esmu bijis vairākos tādos kursos, grupās un tā tālāk, kur iziet cauri dzīvei. Kur ir dzīves tādi pagrieziena momenti kaut kādi, vai sāpīgie momenti, vai grūtie momenti. Un kādreiz tas var būt maz niecīga lieta, bet viņi var tik ļoti iesāpēt, kāds tuvs cilvēks ir izdarījis. Un tur ir jāatgriežas ar to nodomu, es izvēlos piedot tam cilvēkam. Man bija sāpīgi, tas bija ļoti grūti, bet es izvēlos piedot. Ja? Īpaši tas saistās ar tuviniekiem, kuriem tev ikdienā ir saikni, tas ļoti svarīgi. Un tad vairs nav tās sāpes un nav vairs tāda, tad vairs tas nav tik traka, man gribās tam noteikti pateikt viņam. Kā var palīdzēt tam cilvēkam, kurš nevar piedot, kurš ir ļaunatnīgs, es negribu teikt ļaunatnīgs, bet viņam sāk un visu laiku viņš nespēja piedot. Pirmkārt, jālūdz par viņu ir. Mēs kādreiz nenovērtējam lūkšanas spēku. Mums jālūdz, lai es pat teiktu tā, ka tādu lūkšanam, es gribētu lūgt par tādu cilvēku, lai Dievs viņam uzrāda, kur viņam tā ļaunatmanīguma ir sākums. Kur ir tas ievainojums sākums, lai Dievs viņam uzrāda. Un tad tas cilvēks, jo viņam varbūt nav viegli piedot šitam te visiem, jo viņš pat nesaprot, ka tas sākums ir tur. Un viņš ir tik ļoti apaudzis ar to naidu un rūgtumu un tādu, ka tur vairs tā. Bet ja lūdzu, tas cilvēks, viņš var pats saprast, ka viņam tur, kur tas ir bijis,
vai arī pie viņu var atnākt kāds cilvēks, kurš ir ar savu mīlestību tik ļoti, ka kaut ko sadziedē no tā. Tas ir parasti retāk, tad tur jābūt bezmaz mātai Terēzē vai kaut kas tam līdzīgs un ne pie šiem, bet arī tādi cilvēki ir. Un jūs varat lūgt par sevi, lai Dievs dod saprast, kas tur ir bijis sāpīgs, kur ir bijis tas sākums. Bieži vien šādi cilvēki, ja viņiem paprast, kā iet, viņi ir gatavi padalīties. Viņiem ir daudz, bet ja jūs 15 reizes no vietas klausīties to, varbūt aizies līdz tai vietai, kur tas sākums bija. Un tad tajā sākumā tur var to dziedēt. Tur var viņš izvēlēties piedot, tur var lūgt, lai tu piedod tam cilvēkam, netur ļaunprāt, un tad tas var tikt dziedināts. Bet nav. Es esmu lasījis kādā, bet tas pareizi no ņēma, bet tādu cilvēku kristieši, tur apmēram 80%. Tā viņš ir problēma. Tas atcerās. Jā, tur ir ārkārtīgi grūti piedot un tā, kas ir bet tas otrs ir Dievs, ka ja kā cilvēks lūdzās, vai Dievs viņu lūgumu neuzklājas. Tad 80% tas ir viss par Nav jau tā, ka Dievs galīgi neuzklausa. Teiksim, tas pants jau, kas tur bija, vairāk ir par piedošanu. Ja tu nepiedod, tad tev nepiedos. Tas ir viena lieta. Bet nav tā, ka galīgi neuzklausas, gribētu teikt. Jo mēs jau visi esam pēc būtības, kā es parasti saku, tādi lieli svolači, vai ne? Briesmoņi tādi, jā, egoistiņi un tā tālāk. Savā grēcīgajā būtībā, ja mēs gribam atzīt to. Bet Dievs ir tik žēlstības pilns, ka viņš tomēr mums piedod un katru momentu, kur mēs varam ieraudzīt ko. Un tie cilvēki, kas ir kaut 80%, kas nevar piedot kristieši, labi, ka viņi mums ir baznīcā. Varbūt tur kaut ko žēlstību viņi saņem, kaut ko viņi tur ir maigāki, nekā viņi nebūtu baznīcā. Iedomājieties, ja tie 80 nebūtu baznīcā, tad viņi būtu vispār briesmoņi. Jā, piemēram. Tas ir, ka mēs esam miesīgi cilvēki. Mēs esam. Mēs esam garīgi, miesīgi, jo viss šīs zemes mums viss šitie ļauni iedīgi katrā rietā. Un viņiem visam ārā. Marek? Es cilvēks saka, teiciens domā, ko domā. Un tad ir jautājums, ja mēs nomirstam, kādam nespējot piedot, vai Dievs mūs sūtīs uz elli? To Dievs zina. bet tas ir nopietni. Nepiedošana ir ļoti nopietna lieta. Es izstāstīšu vienu gadījumu. Mēs bijām aizbraukuši ar Davidu Maiklu, mūziķi, kas Gregors skola amerikāni, uz vienu draudzi. Viņš parasti tur spēlē ģitāru, ļoti skaisti dzied un nesaka aizlūdz par cilvēkiem. Un tā bija draudzē, kur cilvēki nāca pie altāra, tā, uz aizlūkšanām. Mēs no altāra iekšpuses gājām aizlūgt. Un es eju aizlūgt, pēkšņi gribu aizlūgt par vienu meitenīti, un viņi noģīst. Un viņi panest to meitenīti malā un tā, un es saku, tas nav tāpatās. Es saku, kaut kas tur ir. Un tādā brīdī mēs to nenoskaidrojam, bet es teicu, kas bija atbildīgā tur, es teicu, lai viņi noskaidro, kas tur ir. Mēs nevaram aizlūgt to meitenīti. Un izrādās tā, ka tās meitenītes mamma, kur nāca iesvēts mācībā, viņa ir bārene, un viņa negrib piedot saviem vecākiem. Viņa pateiks, es nepiedošu. Bet tas atstāja svētību uz nākamo paudzi. Tā meitenīte noģība tādā mirklī tāpēc, ka Dievs neļāva viņai saņemt svētību, tāpēc, ka tā mamma nav piedevusi. Un tas ir tas jautājums, tā ir vienkārši noģībšana, bet kas notiek, ja mēs aizjām nāvē nepiedevuši? Un tas ir milzīgs šķērslis Dieva žēlstībai. Es negribētu to. Vai nonāks ellē, es nezinu. To Dievs zina, bet tas ir ļoti nopietni. Bet tādā gadījumā, ja cilvēks pats sev nespēja piedot, un ar kādu domu viņš ir nomirst. Tās ir labs jautājums. Mums jāpiedod arī sev. Es domāju, tas nav tik traki. Tā Bībelē mēs tā tik skaidri nelasam par tādu sev nepiedošanu, ka tas būtu. Visur, kur mums ir, vai ne? Tāpēc ir vajadzīga tā pēdējā grēksūdze. Protams, grēksūdze vienmēr ir labi. Un vienmēr ir labi, tāpēc arī katru svētdienu dievkalpojumā ir grēksūdze. Vai mēs vienmēr tur baigi ieliekam savu sirdi, tas ir cits jautājums. Bet ja mums ir šī grēka nožēlas būtība, ka mēs apzināmies, ka mēs esam grēkojuši, tad
tad Dievs jau to arī skatās. Viņš jau redz mūsu sirdi, viņš jau redz, kas tur notiek. Un ja mēs arī sev nevaram piedot, viņš jau redz, ka mēs paši sev mocam. Mums vienkārši ir grūti dzīvot ar to, ja mēs nevaram sev piedot. Bet debesu valstīs priekšā es teiktu, ka tas nav tas briesmīgais. Ja mēs esam izdarījuši aplomu, mēs esam lūguši piedošanu tiem cilvēkiem, tas, ja mēs sev nepiedodam, mēs vienkārši sev mocam. Serbišķiņ par to sevis nepiedošanu. Jā. Īstenībā sevis nepiedošana arī ļoti nopietna, jo ne tikai, man te ķeriekšā kamerā, jo ne tikai, ka mēs sev mocam, bet sev nepiedodot, aiz tā seko daudzas lietas. Mēs staigājam rūgtumā, mēs sākam nocietināties. Tur ir vesels process, kas tur caur mums notiek, ja mēs sev nepiedodam. Mēs sev notiesājam, nosodam. Un ja mēs saprotam, ja Dievs mums ir piedevis, kā mēs sev varam nepiedot? Tur tas īstenībā ir tikpat nopietni, kā mēs nepiedodam citam. Ir jāpiedod arī sev, ja Dievs man piedod. Un ja mēs to darām, mēs principā uzliekam sevi augstāk par Dievu. Jo Dievs mums piedod. Bet es iedomājos, ka es sev nepiedošu. Nezinu, kādu iemeslu dēļ tagad tā ir milzīga augstprātība. Ja. Ja. Kas robežojas arī ar tādu masticību vai arī tādu mazdūšību, bet tur ir ļoti līdzās kādreiz tie ceļi. Tāda augstprātība vai lepnība un masticība un mazdūšība, ja, mazvērtība. Man viens cilvēks man rakstīja tā, man miesas prāts ir pretrunā ar garprātu, tāpēc sasīmu. Es viņam atbildēju, tu miesas prātu garprātam. Bet tev jāatrod iemesls, kas tev to neļauj. Man teica ļoti labu domu. Jā. Miesu mēs tādu tuvināt gara prātam, baigi mēs nevarēsim. Mums vienkārši miesa jāliek pie vietas. Mums ir miesa jāliek pie vietas. Mums ir jādominē ar gara domāšanu, miesa jāliek pie vietas. Un tāpēc ir gavēņa laiks un gavēņi un šitiem, jo miesa ir tā, kas grib vadīt un valdīt. Un tā, oi, man tagad ir tās, un oi, tagad ir slinkuma, un tagad es negribu, un tagad man tās. Ja es kaut ko garā gribu, es eju un daru. Un es saku, miesā stāvi klusu, tev te nav teikšana. Tā, jo miesa uz augšu pacelt, miesa ir miesa, tas grēcīgais cilvēks. Viņš... Manā miesā es redzu, ka visādas grēka lietas darās, Pāvils par to runā, jā, un es mēģinu liekt miesu pie vietas. Vai arī dvēselkopšanas atbrīvošanas kalpošanas kontekstā ir kāda garīgās lietas, kā dēmoni vai kas mums tur tracina, ja? Kā saka tautā, vēlniņš sēž vēl. Tas arī var būt, un to nevar tiešā veidā saslēgt ar miesu. Tas ir tāds kārdinātājs, kas kaut ko grib. Bet šajā gadījumā, jā, vienkārši garam jāliek miesu pie vietas. Es atceros, ka es Alfa kursā kalpoju kā mācītājs. Kā man jāiet uz Alfa kursu kalpot, tā mans puikas saslimst. Un sieviņa saka, jānāc mājās, puikam tur temperatūra vēl kaut kas. Ko darīt? Vienreiz, otrais, kā nākamreiz uz Alfa kursu atkal tas pats. Es domāju, tas gara kaut kāds sviests. Un tā es palūdzu Dievu, un es prasu sieviņai. Temperatūra milzīgi augsta, 40, nē. Slimnīca jāved, nē. Nemirst, nē, tad būs dzīvotājs. Un tikko, kā es to garīgi pateicu, tāpēc kādu laiku tās slimības tajā laikā beidzās. Tas bija pārbaudījums. Jā. Pārbaudījums, vai es ļaušos tai miesai, ka mēs tagad skriešu mājās un to, un tā mūsu mācītājs, tad mēs gan iz katru svētdienu būtu iemesls neiet baznīcā kancelē kā. Tad tur strīca sieva, tad tur kaut kādā ne tā jūtos, tad nav tāds sprediķis, un ļaunais tik mums bombardēt, mēs vispār neko nevarētu pateikt. Bet mēs garām mums jānospiež tā miesa un visādas domas, nē, es eju un daru to, ko Dievs man ir aicinājis. Dievs palīdz un atvēra visas stulbās domas un visas slimības un simptomas. Man arī tā bija, kad es no rīta jūtos, man sāpēja galvas, domāju, varbūt neiet uz to, nenāk reiet. Bet tā, es pagulēju, atpūtos un viss kārtībā. Esmu šeit. Kādreiz ar miesu var palīdzēt to miesu nolikt. Tā pie sevis padomāju, es domāju, ka pēc tā. Ir visi daudz garīgi uzbrukumi svētdienās, lai tik līdz baznīcā vai kādi iemesli, kādi tik nav dzirdēti, vai kādi iemesli. Paldies jums, paldies tiem, kas klātienē, paldies tiem, kas tiešsaistē.
Tad Mareks uztaisīs Zoom grupiņu. Saldinieki paši skatās, kā veidojās grupiņu, un mēs tad atkal veidosim šeit. Lai svētīgs vakar turpinājums.